2004. gads. Redz, cik labi, ka ir pielikts. Gadsimts. Jā, šis ir ar izrādi Revidents. Ar to iesākās mūsu Jaunā Rīgas teātra ceļojuma sērija. Tas ir Kvebekā. Jā, Kvebekā. Nu, tāpēc kāds ir, te ir Brisele, šī ir laikam Nitra. Nu jā, šis ir ļoti bija interesanti. Šis bija ar garo dzīvi. Mēs bijām pie Ruānā, un tā ir Etretē, kas ir arī daudz mākslinieku to klinti gleznojuši to tā kā ziloņa snuķi. Ceļa biedri ir garās dzīves mūsu kolektīvs, kuri mēs pavisam bijām 5, kas viens otru nenodod. Nu tādā ziņā, ka mēs ļoti daudz laika pavadījām, vienu periodu garā dzīvi ļoti daudz ceļoju, mēs pat tā kā mēnešiem ilgi pavadījām kopā. Un vienā no tiem tālajiem braucieniem, ne tik tālajiem Francijā, bet ilgajiem braucieniem mēs uztaisījām ar izrādi, tāpat vakaros spēlējot to garo dzīvi, uztaisījām latviešu mīlestību. Mēģinājām, tā kā tas bija. Bet tajā brīdī privātā dzīve vispār apstājas? Nu, privātā dzīve brauc arī līdzi. Tā ir Berlīne. Berlīne mēs daudz braucām, ļoti patīk Berlīne. Tas viss, protams, bija tad, kad man nebija bērnu, un tad ko gan vēl var jaukāk iedomāties. Nu, tagad ar to ceļošanu, viena pati es noteikti nevēlētos ceļot bez bērniem, un šis ir pirmais brauciens, ar ko sākās. Tas ir Zalcburga. Mēs bijām ar izrādi Revidents. Tur Alvis Hermans dabūja galveno balvu, Maks Reinharda pildspalvu, tādu balvu. Un no tā brīža viņi aicināja to izrādi vairāk. Tā tad 2003. gads, jā. Bija kāda vieta, kur sirds aizķērās? Man Berlīna vienu brīdi ļoti, ļoti patika. Tas vēl tad, kad Berlīna cēla un daudz visu to celtņu un viss tapa un kaut kā tā sajūta, ka viss tā notiek un tāda dzīve un ka tikko tie rajoni Austrum Berlīnas palika tādi mākslinieciski, tādi interesanti. Te ir Saloniki, kur Alvis Hermans dabūja balvu. Nu jā. Un tad viņš aicināja aktierus, jābrauc arī līdzi, pastāstīt, kā tad Alvis Hermans strādā ar mums. Te ir no Ūdensbumba Resnajam Runcim ar Artūru Krastiņu. Filmā šāda kadra nav, bet tas ir ārpus. Ūdensbumba noskatījās 35,000 latviešu, apmēram. Kā tu skaidro tās filmas panākumus? Nu, tāpēc, ka ļoti labi uzrakstīja scenārijs dzīves par bērniem un scenārists ar režisoru. Tas scenārists Alvis Lapiņš rakstīja no savām meitām tajā vecumā, un tie vienkārši precīzi tie teksti, kā bērns saka, jo tas izteiksmes veids ir īpašs, un to man nebija bērns, to tā kā nesapratu tad, bet tagad, kad man ir, tad es tā kā, to es tagad arī atpazīstu, jā. Tā ir Guna Zariņa ar viņas mazo Kirilu puiku, bet tas ir pēc mums vienu brīdi, pēc pirmizrādēm bija tāda tradīcija, ka, man bija pirmizrāde, izrādēja Nora, kas bija ļoti grūti, un otrā dienā kolēģi Guna Zariņa, un vēl nākamā bildē varēs redzēt, Andris Keišs aizved mani uz Jūrmalu pastaigāties. Nu tā kā tas kādu brīdi bija kā tradīcija, ka tā kā mazliet atvilkt telpu vai izveidināt galvu. Tā, tas bija ļoti jauki.